Radošumam nav robežu, nec geogrāfisku, nec arī iespējā to pielietot. Radošums dod mums iespēju pasauli sadzirdēt labāk, saredzēt tālāk un sajust niansētāk. Un galvenais – katru reizi radīt to no jauna. Projekta fotogrāfija jauniešiem ietvaros 300 talantīgi bērni ar īpašām vajadzībām no 24 Latvijas un Krievijas skolām kopā ar profesionāliem pasniedzējiem palūkojās sev apkārt mazliet citādi – caur fotoobjektīvu. Projekta mērķis bija kopā ar profesionāliem pasniedzējiem, sava amata lietpratējiem apgūt fotomākslas pamatus un mūsdienīgus bilžu apstrādes noslēpumus, atklājot jauniešu radošo potenciālu, kā arī veicinot viņu konkurētspēju, integrāciju darba tirgū. Rezultāts bija pārsteidzošs. Mācījās ne tikai jaunieši, mācījās arī paši fotogrāfi un teju 50 pasniedzēju un vizuālo mākslu skolotāji, kuriem šī bija iespēja iepazīt jaunas metodas un gūt praktiskas iemaņas, kā izmantot fotoaparātu savu skolnieku radošuma attīstīšanā. Projekts ir arī pirmais plaša apjoma Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rimska-Korsakova-Pleskavas rajona mākslas koledžas, sociālās aprūpes centra Viborga un reģionālās nevalstiskās organizācijas Pēterburgas vecāki kopdarbs, un tas ir izstrādāts, lai sagatavotu kvalitatīvas un mērķtiecīgas speciālās izglītības piedāvājumu, kas īpaši pielāgots cilvēkiem ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem. Projekta īstenošanā liela nozīme bija arī pārrobežu sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas sniedz lielisku iespēju visiem partneriem satikties, strādāt kopā un veidot radošu potenciālu. Tika organizēti skolotāju apmācību semināri, fotonometni jauniešiem ar speciālām vajadzībām, izstādes un daudzas citas kopīgas projekta aktivitātes. Tas viss ļauj palūkoties uz problēmām, izaicinājumiem un iespējamajiem risinājumiem no dažādiem skata punktiem. Par to, kā mums šajos 18 mēnešos gāja, ko iemācījāmies un kādus iespaidus guvām, stāsta turpinājumā. Projekts radās ļoti interesanti. Kādā saulainā dienā manā kabinetā ienāca spāņu fotogrāfs Eldermiro Arvares un atnāca ar ideju par to, ka viņš gribētu mācīt bērniem ar īpašām vajadzībām fotografēt. Ka viņi var ne tikai ņemt no sabiedrības, bet arī dot, un viņi var palīdzēt sabiedrībai ieraudzīt pasauli. Šajā projektā kopā bija dažādi bērni, gan tautību ziņā, gan arī spēju vai nespēju ziņā. Viņi redz, ka tur pār robežai Krievijā tur nedzīvo nekādi burlaki. Tur ir tādi paši bērni kā pie mums un jaunieši, un viņi atrod ļoti labi kopīgas intereses un kopā var daudz ko veikt. Šeit nav robežu. Ne vecuma ziņā, ne iespēju ziņā, ka fotomākslā pieno viss. Pirmais un svarīgākais, lai bērni gūst prieku un radīt viņam interesi par fotogrāfiju un pastāstīt arī, protams, par tām iespējām, kādas fotogrāfija mūsdienu pasaulē paver. Jo šis te mākslas vai izteiksmes veids ir kļuvis ļoti demokrātisks un populārs, un katram ir ierīce, ar kuru viņš var fotografēt, bet ir ļoti svarīgi arī dot zināšanas, kā to darīt. У многих вообще не было опыта фотографирования или работы с камерой, или с тем же фотошопом. Поэтому это само по себе абсолютно новый поток информации. Можно было видеть по детям, что для них это вообще совершенно новая штука. И мне кажется, это очень хорошее начинание, потому что оно развивает и наблюдательность, и воображение, и то есть я вижу только какие-то конструктивные rezultāti, которые могут выйти из такого времяпрепровождения. Var redzēt, ka pasākumi, kur fotografēti projekta sākumā, tur ir tikai kājas nofotografētas, varbūt sienas laukumiņš kaut kāds vai mēbeles. Un tagad jau ir tā, ka jau kaut kur kāds noguļās uz zemes, paņem kaut kādu skatu no apakšas, kaut kā pamaina to visu ekspozīciju, paskatās, no kurienes varētu būt labākas gaismas, un viņš apsteigā, apiet, iet tuvāk, kustās. Tad viņš stāvēja, tas bērns tikai uz vietas, un no vienas vietas tikai bildēja kājas, kaut kur, kaut kam kājas. Я думаю, что это однозначно очень хороший результат, потому что это просто какая-то дополнительная возможность, которая возникла у детей, и они могут посвятить свое время изучению чего-то совершенно новому. И я на самом деле очень благодарна Делме, что он вообще взялся за это, придумал и организовал
Nu, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ļoti vērtīgs projekts vispār. Jāsaka paldies mūsu Rīgas domai, jāsaka paldies Ilmāram, Delmī, ka viņi daudz ko deva tomēr. Tad viņi izstādēja tieši to redzēt. Gāja un skatījās, kuras bildes viņi ir uzņēmuši un rādīja visiem un stāstīja, jā, šī ir mana bilde, to es taisīju tajā vietā un tajā vietā. Un tad līdz ar to viņiem lielāks prieks. Viņi arī redz to rezultātu, kāds ir viņiem iznācis, nevis tikai tas, ka viņi pliki bildē un fotogrāfijas ir vienā datorā, kur neviens cits neredz. Tas bija kā atklājums, kā pārsteigums, ka viss ir pieejams un viņiem ir savs skatījums un viņi varbūt redz pasaulī citādāk, savādāk, bet viņa ir tik skaista un tik pārsteidzoša. Viņi ir tik priecīgi un atklāti un izpalīdzīgi, kad es teiktu, ka daudzi bērni, kuri iet labās skolās un ir no labām ģimenēm, viņiem tā visa nav. Šis darbs ar bērniem, ar īpašām vajadzībām, man ir radījis pārliecību, ka mums šajos bērnos ir jāiegulda aizvien vairāk. Un ja mēs nedarbosimies ar cilvēkiem, kas rūpēsies par mums nākotnē, tad mēs nevaram sagaidīt, ka viņi rūpēsies par mums kādreiz. Noteikti zinu, ka ar šo projektu mēs pamodinājām vairākus bērnus, un viņiem tagad ir pārliecība, ka viņi kaut ko var darīt šajā dzīvē. Un tas, ka viņi varbūt tā būs profesija, varbūt tā nebūs profesija, bet es to varu, es to gribu un man sanāk. Tas, ko domā pieaudzis cilvēks, un, kurš ir iesaistīts projektā, ir viens, bet ko domā paši jaunieši, to ir jājautā viņi. Patika ļoti. Gribētos it kā vēl, bet Много научился смотреть на мир с другой стороны совсем. Много о чем интересного увидел. Sfotkal. Iemācījos, kā fotografēt un grozīju kameru. Labi pastāstīja, vismaz paskaidroja labāk, kā ko fočēt. Kā rīkoties ar Photoshopu. Atrast to veidu, kā nofotografēt, piemēram, kā skolotājs nevarētu. Piemēram, kā Ilmārs. No apakšas. Caur zāles piebrēm. Nekad nesanāks tā, kā mēs esam domājuši sākumā. Bet mēs ja ir liela pacietība, tad var viss izdoties. Dažreiz bija interesanti, dažreiz bija garlaicīgi. Es nākotnē domāju būt par fotografu. Protams, fotografēšu. Protams. Turpināšu. Vai turpināt tālāk fočēt, vai izdodas. Детям я бы посоветовала фотографировать как можно больше и не слушать никаких советов, как правильно фотографировать и снимать так, как им самим нравится, даже если это совершенно что-то, что им говорят, абсолютно неправильно выглядит.